Tikai pamājiet ar galvu un sakiet jā. Bet tas taču ir pilnīgā pretrunā ar to, ko mūsdienu psihologi un citi eksperti bieži uzsver, ka ir jāprot pateikt nē un ir jāmāk nosprost robežas. Apskatīsim sīkāk Sūzanas Džefersas grāmatas Baidies un tomēr rīkojies 9. nodaļu. Psiholoģi raksta, ka viena no visvērtīgākajām mācībām baiļu samazināšanā ir iemiesota frāzē saki jā savam visumam. Tas nozīmē, lai kas tavā dzīvē atgadītos, tā vietā, lai grozītu savu galvu no vieniem sāniem uz otriem, vienkārši pamāja ar galvu no augšas uz leju. Tikai saki jā, nevis nē. Bet ko nozīmē savs visums? Tavs visums ir tevi iekšā, un tas ir saistīts ar visu un ikvienu, jo mēs visi izstarojam enerģiju un vibrāciju. Mūsdienās tam tiek piedāvāti visdažādākie vārdi, piemēram, dvēsele, zemapziņa, psihe vai esamība. Iepriekš minētais ar prātu nav nesaprotams, neaptverams. Tomēr mēs ik viens zinām, ka katrā no mums eksistē spēks, kas darbojas uz savu roku, un prātam par to nav nekādas kontroles. Tāda situācija, kad mūsos parādās tā saucamā nojauta vai intuīcija, var izraisīt lielas bailes. Mūsu prāts automātiski gaida to vissliktāko. Un šeit ir svarīgi atcerēties. Sakot jā, mēs rodam pretlīdzekli bailēm. Ar šo frāzi mēs piekrītam tām lietām, ko dzīve mums sniedz. Jā, ļauj atteikties no pretestības un paļauties iespējām. Tas nozīmē miesiski atslābināties un augstasinīgi apskatīt situāciju, tādējādi samazinot sarūktinājumu un raizes. Turpretī pretoties situācijai, to nepieņemt un teikt nē, nozīmē būt upurim. Piemēram, kā tas varēja notikt ar mani? Pretošanās notiekušajam dzīvē kavē un atvaira izaugsmi. Pretošanās rada saspīlējumu, spēka izsīkumu un milzīgu enerģijas izšķērdēšanu, vai vēl sliktāk, apātijas parādīšanos. Piemēram, es nevaru izturēt, es nevaru turpināt. Tas ir bezcerīgi. Sūzana Džefersa uzsver, teikt jā ir ne tikai līdzeklis, lai uzvarētu ikdienišķās vilšanās, atraidījumus un garām palaistas iespējas, gripa, tekošs jumts, sastrēgums, pilnīgs nogurums, draņķīgs randiņš un tā tālāk. Tas ir brīnumains paņēmiens, lai tiktu galā ar visdziļākajām un drūmākajām bailēm. Kā piemēru viņa min kādas sievietes dzīve pēc viņas vīra nāves. Jā, viņa skuma pēc sava vīra, pēc viņas sirsnības un draudzības, bet viņa arī apzinājās, kā no atkarīga cilvēka bija kļuvusi par neatkarīgu, kad tika atstāta savas pašas varā. Viņas pašcieņa bija ārkārtīgi pieaugusi, viņai soli pa solim riskējot, kā nekad iepriekš un paplašinot savu komforta zonu. Viņa spēja pateikt dzīvei jā un radīt sev pilnīgi jaunu pasauli. Taču eksistē arī citi piemēri, kad cilvēks nespēja pieņemt sava zaudējuma sāpes un pasaka nē savai dzīvei un savam visumam. Galu galā tava spēja efektīvi tikt galā ar apkārtējo pasauli atbilst tavai spējai pateikt jā savam visumam, ieskaitot sāpēm. Sāpju atzīšana ir ļoti svarīga, noliegums ir nāvējošs. Vislabākais treniņš ir ikdienišķas konflikta situācijas. Tā vietā, lai iesaistītos strīdā un mēģinātu aizstāvēt savu viedokli, māja ar galvu un saki jā. Izklausās stulbi, taču te ir viens knifs. Saglabā modrību un vērību pirmām kārtām pats pret savām ķermeņa sajūtām un emocijām, un otrām kārtām vēro otru cilvēku. Svarīgi ir saprast, ka nav nozīmes tam, kuram no jums ir vai nav taisnība. Svarīga ir tikai enerģijas plūsma un apmaiņa. Cīņa paņem ārkārtīgi daudz no tava enerģijas resursa, daudz vairāk nekā tu to iespējams apzinies. Un pat ja tu gūsti virsroku un spēj savu taisnību pierādīt, vai dziļi sevī tu jūties patiesi piepildīts un gandarīts par to? Tavs ego ir guvis uzvaru, un uz īsu brīdi tu esi lepnis par sevi. Taču tas neuzpilda tavu iztērēto enerģiju. Dziļi sevī tu jūties iztukšots un nelaimīgs. Visdrīzākais tikpat nelaimīgs, kā tad, ja tu šajā konfliktā būtu zaudējis. Esot modram un vērojot savas emocijas un sajūtas ķermenī, tu atrodies tagadnē. Tu sāc iepazīt pats sevi, un šādā stāvoklī konfliktam vai situācijai vairs nav nekādas nozīmes. Tu konstatē, piemēram, kā dusmās sagriežās tavs vēders.
Tu jūti, ka tava sirds sāk sisties straujāk. Iespējams nostvīst plaukstas un žoklis savelkas. Kā tu varētu definēt emocijas, kuras tevi pārņem? Un tagad pievērš uzmanību cilvēkam, kurš ir tev pretī. Kas notiek ar viņu? Kā izskatās viņa seja? Kā izklausās viņa balss? Kādi ir viņa žesti? Apzinoties visu iepriekš minēto, tu saki jā situācijai. Tu sāc mācīties pieņemt situāciju, bet tu neidentificējies ar šo situāciju. Līdz ar to konflikts vairs nav par tevi. Tu esi vienkārši vērotājs. Tu vēro savas un otra cilvēka ķermeņa reakcijas un savas sajūtas. Tā rezultātā mainās visu iesaistīto cilvēku enerģijas plūsma un apmaiņa. Jā teikšana ir treniņš. Jā teikšana nenozīmē pazemībā nokārt galvu un ļaut sevi sabradāt. Jā teikšana nozīmē modrību, apzināšanos, klātesamību un izvēli. Sūzanas Džefersas grāmatas Baidies un tomēr rīkojies noslēguma apkopojumu skaties nākamajā video. Izmēģini subliminālu iedarbību uz savu zemapziņu subliminal.lv mājaslapā. Spied patīk un dalies, ja tev šis video bija noderīgs. Un seko man Instagramā, Facebookā un YouTube. Uz tikšanos nākamajā video.